Kur Anna šonakt gulēja? Blakus Nikolajam, Ivaram, varbūt Saipā? Nakts sākumā blakus Marekam, tikai viņam tas īsti nepatika. Būtu kroti, ja tu paveidīji tev sienu gultu. Nē, nu labi, Nāna, kāpēc gribēji zināju atrast nopietni? Es vienkārši paveidīju sienu gultu priekš, nu. Nu, lai Samanta paveidīju. Zēni, Samanta gultu, kur tajā gultā viņiem var vienu atstāt. Tad es gultu, tad es mestu. Atstāt, un tad gultu, tad katram būs daudz vietas. Un tā, lai es to no rīta nezinu, lai tu man no rīta tomāties virsū. Es nepamūstu to visu. Vēl nē. Man vēlēs nevar bīdīties. Ko tu vārdies, Zaķītis? Vienkārši Nē, jo tu negribi nebīdies. Es tev saku, pabīdies vienu gultu priekš, nav nekāda problēma. Pasies, viņai tik nežēlīgi gultu pabīdies. Tā sāpes negribi pabīdies vienu gultu šitā būs. Jā. Bet tev neliekas, tas būtu normāli, ja mums katram būtu. Vārēks varētu pabīdies vienu gultu tā, tad Anna nebūtu tur jāiet. Balsts, tu taču visu redzi. Kas notiek, balsts? Rīt piecās bērns vienam apstāvsies. Kas tev, Anna? Vai tālāk tev pašai vairāk Tu pašai vairāk piecas, nesaku to. Nē, es to daru, dārgās kaut kādā atveru reizi, man riepies, ka tā, tas paši meitni, es vienkārši to palūdzu. Annai viens pīpis palūdza kāds vai ne. Viņa dara tikai to, kas patīk pašai, un pēc kāda laiciņa izdomā, ka blakus Marekam tomēr nav īsti labi. Es baidos gulēt viņam blakus, viņš taču ir mīnu lauks. Viņš no šausmas atnāca. Anniņ, davai gulēt. Ai! Vai nu beidzot būs miers? Būs uz kādām 2 minūtēm.